Dzīvo veselīgi un būsi uz pareizajām sliedēm. Ar šādu devīzi tika atklāts sastāv maršruta veselības tramvajs, kurā pasažieri varēs saņemt Sabiedrības veselības aģentūras sagatavotos materiālus. Skanot pūtēju orķestrim, savas gaitas sāk tramvajs, kurā iedzīvotāji varēs uzzināt par sezonāli aktuālām veselības tēmām. Rīdzinieki šo tramvaju varēs atpazīt pēc tā īpašā apgleznojuma un devīzes dzīvo veselīgi un būs uz pareizajām sliedēm. Tramvaju atklāja veselības ministrs Ivars Eglītis un Sabiedrības veselības aģentūras direktors Uldis Līkops. Pēc lentes svinīgās pārgriešanas viesi varēja iepazīties arī ar tramvajā izvietotajiem plakātiem un bukletiem. Veselības ministrs dienai atzina, ka pats ar tramvaju nebrauc, bet ja brauktu, šāds tramvajs un noformējums noteikti pievērstu uzmanību un liktu aizdomāties par savu veselību. Ir jau arī pētījums, kad ap 40% tie, kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu, pievērš uzmanību reklāmām, kas sabiedriskajā transportā. Tātad šī prakse, šī reklāmas pieeja ir aizgūta no vietām, kur tā ir parādījis sevi kā vajadzīga. Veselības tramvaju kampaņa ilgs līdz decembrim un izmaksās gandrīz 16 000 latu. Kristīna Bērziņa, Jānis Palkavnieks, Diena TV.